Evika Siliņa runā par restartu, par uzrāvienu, bet galu galā pati vien ir nonākusi pie secinājuma, ka nevar atlaist nevienu birokrātu. Iemesli tam ir pavisam vienkārši. Pirmkārt, birokrāti tie jaunās vienotības elektorāts. Vara viņiem ir sagrābta jau 11 gadu, un šo sistēmu nav iespējams mainīt. Viņiem ir nepieciešami šie birokrāti, viņiem ir nepieciešami šie cilvēki, kas uztur šo sistēmu pie dzīvības. Tātad viņi nav spējuši šo sistēmu nojaukt, jo tas nozīmē priekš viņiem, ka viņi vairs nespēs būt pie varas. Pat labam tiek tāda veikta spēle ar skaistiem vārdiem apmētāta. Cilvēki, kas neiedziļinās politikā, varbūt šie vārdi tiešām liekas skaisti un savā mērā tie makaroni labi karinās uz ausīm, bet jau lielākā daļa jau saprot, kas te notiek. Šī valdība ir sev pierādījusi kā visneefektīvākā valdība visos iespējamos virzienos, sākot jau ar satiksmes ministriju, ar visu šo briškēnu, progresīvajiem. Kā mēs redzam, kā viņi izmētā visus tos ministrus, efektīvs darbs, rotācijas tiek taisītas. Tā ir tāda kā ķeršanās pie pēdējiem salmiņiem, lai kaut ko saglābtu, lai viņi varētu vēl turēties pie varas. Un šeit nav jābūt pravietim vai pareģim, lai saprastu, uz kurien tas velk. Varas maiņa būs, kad to mēs redzēsim, tas ir tikai laika jautājums, cik ilgi vēl šī te Evikas Siliņas kundze spirināsies, nevēloties iet prom no varas gaitiņiem. To mēs pavisam drīz noskaidrosim, bet vara mainīsies, tas ir 100%. Pats labākais, ko mēs varam no savas puses darīt, kā valsts, ņemt piemēru no šī te Dodge, tātad Ilona Maska izveidotā departamenta, kas veic šo te dziļo auditu, pārbauda, kur aiziet visi nodokļu maksātāji šīs te naudas visas. Un mums šeit Latvijā arī tas viss būtu nepieciešams, jo birokrātijas aprāts ir uzspūsts, nauda nodokļu maksātāji aiziet tajā virzienā, kas nenes nekādu labumu Latvijas tautai. Un tā kā mūsu valdība ir pret visiem šiem Trumpa lēmumiem, patreizējā koalīcija ļoti noliek Trumpu, tad šī valdība vienkārši nav nekādas iespējas, ka viņa var pastāvēt. Mums ir nepieciešams tāds cilvēks, kurš atbalsta šos te lēmumus Amerikas, ja turpat labam tiek kārtot šī te likumdošana ļoti ātros tempos, un mums arī ir jāņem šis te piemērs, jo, kā mēs redzam, šī te vecā sistēma, viņa ir sapūsta, viņa nestrādā, viņa ir neefektīva. Mans viedoklis ir tiešām izskatās pēc tā, ka pie varas ir cilvēki, kas speciāli grauj Latviju. Speciāli liek neefektīvus cilvēkus ministrijās, lai sagrautu mūsu labklājību, lai sagrautu mūsu ekonomiku, lai iznīcinātu kā tā Latviju un latviešus. Ko mēs no sevīm varam darīt? Lai valsts mainītos, mums katram jāsāk ir ar sevi. Zinu, kāds varbūt jau teiks, kaut kur ir dzirdējis šo teicienu, bet cik es sāku saprast to, ka tie, kas ir pat labāk valdībā, tas ir vidējais, aritmētiskais no visas latviešu tautas līmeņa, tātad cik mēs daudz saprotam par politiku. Ja cilvēks neinteresējas par politiku, tātad šie cilvēki, kas kaut nedaudz interesēsies, ies politikā un izmantos. Un vienīgais, ko mēs no savas puses varam darīt, lai šo situāciju mainītu, ir sākt interesēties.